Mūsdienās tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, un arī jebkurā profesijā mums vajag ļoti bieži tagad aktualizēt savas gan zināšanas, gan prasmes. Protams, mācoties augstskolas, 3-4 gadu garumā mēs iegūstam ļoti daudz zināšanas, bet ir viena problēma. Šīs zināšanas vajadzēs aktualizēt jau pavisam drīz pēc tā iegūšanas. Un, protams, to darīt vienmēr ar statiskiem kursiem vai materiāliem ir diezgan sarežģīti, tāpēc, ka tos materiālus arī vajag ļoti bieži aktualizēt. Un te nāk palīdzība jaunas tehnoloģijas. Mākslīga intelekts vai konkrēti ģeneratīvais mākslīga intelekts mums ļauj pēc pieprasījuma ļoti ātri ģenerēt mācību saturu. Un tas mums palīdz ļoti ātri pielāgoties jauniem izaicinājumiem vai izmaiņām jebkurā profesijā. Protams, kā mākslīga intelekta tehnoloģijas nav tikai chatboti tādi kā Gemini, ChatGPT vai Copilot, ar kuru ikdiena gan skolotāji, gan skolēni ir saskarsme. Ir dziļākas tehnoloģijas, kuras arī sauc par mākslīga intelekta aģentiem. Konferences laikā 19. februārī es padziļināti pastāstīšu par to, kā mākslīga intelekta aģenti var mums palīdzēt pielāgot, aktualizēt un izveidot jaunus mācību materiālus mācību procesā. Tiekamies konferencē!